Sveiciens visiem mūsu sportoju skatītājiem. Šodien, kā jūs redzat, pie mums ciemos ir komanda Team Fisher. Bet droši vien daudzi mūsu skatītāji arī nepazīst nedz Robertu, nedz viņa komandu. Un tad Roberts ar komandu šodien ieradās, lai tomēr iepazītos ar visiem mūsu skatītājiem. Nu ko, sāksim ar tevi pašu. Pastāsti nedaudz par sevi. Čau visiem, vēlreiz. Mani sauc Roberts Fišers. Tātad esmu šīs komandas izveidotājs un līderis, treneris, boss, tēts, viss, kas vajadzīgs. Nu, un tad iepazīstināšu jūs ar saviem audzēkņiem. Čau visiem, mani sauc Pēteris Rumpis, esmu Team Fisher loceklis komandas. Strādāju pa treneri Infinity Fitness, kur arī trenējos. Un iedošu Ģimam tagad iepazīstināt. Меня зовут Дмитрий Поляков, я тоже являюсь атлетом команды Team Fisher. Работаю также персональным тренером, соревнующийся атлет и готовился в этом сезоне под руководством и с помощью тренера Роберта Фишера. Sveiki, esmu Iveta, komandā esmu nepilnu gadu. Ikdienā nenodarbojos ar neesmu ne trenere, bet ikdienā daru jurista darbu biroju. Tā, Ginta. Labdien, es esmu Ginta. Ir sanācis tā, ka esmu viena no pirmajām, kas ir Roberta pacientiem. Šobrīd ir tā, ka man ir mazliet pārtraukums treniņiem, bet ceru, ka no šodienas viss atsāksies atkal med as hell. Kurš no Mārtiņiem? Es esmu Mārtiņš, trenējos 2 gadus, tā pa īstam Team Fisher komandā kādu pusgadu. Tas varētu būt tāds īstais laiks, ko es pavadīju nopietni trenējoties. Plānoju nostartēt nākamgad bodybuildingā, ja viss izdosies, ja laba forma būs. Sveiki, mani sauc Mārtiņš. Trenējos Infinity Fitness jau kopš 2010. gada. Roberts Fišers ir mans treneris jau gadu. Gatavo viņš mani NAC sacensībām nākamā gada pavasarī. Pašlaik viņš dosies tā kā uz Angliju projām un manu sagatavošanas procesu pārņems Pēteris Rumpis. Varbūt tu mazliet pastāstīsi, vai kāds no taviem komandas biedriem, kādi ir jūsu plāni un ko jūs gribat sasniegt vispār tuvākajā laikā, tuvāko gada laikā, teiksim tā? Tātad plāni. Tagad nostartēja 2 džeki, 3 džeki, kas nav. Pēters, Andrejs un Ģima. Tagad viņiem sākas off-sezona. Viņi atpūšas, sāk vieglāk trenēties, gatavoties jau nākamajam gadam. Bet principā tagad lielākie plāni būs arī uz abiem Mārtiņiem, kas sāks gatavoties pavasarī uz NAC čempionātiem gan Latvijā, gan Lietuvā. Var iedot viņiem vārdu, lai pastāstītu, kāds viņiem mērķis un kāds augsts rezultāts gribas iegūt. Mans mērķis īstenībā bija nostartēt jau šajā gadā. Diemžēl sanāca tā, ka bija neliela kļūda mūsu plānošanā. Biju saslimis ziemā bulking periodā, kad bija jāuzņem masa. Slimojies apmēram 10 dienas, un šo 10 dienu laikā es pazaudēju 3-4 kg muskuļu. Un līdz ar to es nepaspēju sagatavoties. Teiksim tā, ka šī labākā forma pašlaik man ir tagad, kas ir jau pēc sacensībām, bet tas bija, teiksim, tāds labs eksperiments, un es domāju, mums tas daudz ko dos nākamajai sezonai. Zināsim, kādas bija kļūdas, varēsim labāk saplānot šo te bulking periodu ziemā, labāk saplānot, teiksim, šo te reliefu izstrādāšanas periodu, kas mums būs pavasarī, un es domāju, ka būs laba forma, ceram uz labiem panākumiem. Es arī gribēju, it kā biju plānojis nostartēt jau šo pavasaru, bet izrādās, ka tik ātri tās lietas nenotiek un ir vēl nedaudz jāpatrenējās un jāpieliek masa. Cerams, ka nākamajā bulkingā izdosies pielikt kādus 5 kg un varēšu nostartēt atletika kategorijā nākamajā pavasarī. Varbūt kāds no jums varētu pastāstīt par jūsu sasniegumiem. Ko jūs esat sasnieguši uz doto mirkli? Arī par saviem varam pieminēt. Jā,
Par saviem sasniegumiem esmu two-time world champion junior kategorijā, ja? Nāca federācijā. Nu, tagad par labākiem sasniegumiem mums bija principā Pēterim un Dzimam, kur nostartēja, nāca sacensībās. Nu, un vislabākie rezultāti bija Pēterim, kurš pirmo gadu tikai startē junior kategorijā un novais kategorijā. Novaisos iekļuvu pirmo vietu ieguvu un junioros palika otrais, bet viņam bija smags konkurence junior kategorijā, kas bija pagājuši gada pasaules čempions junior kategorijā. Tāpēc, nu, es domāju, viņam labi pieredze, nu, lai viņš pastāst pats, kā viņam gāja. Gāja visai smagi. Nu, tas sagatavošanās periods sākās jau augustā. Mēs ar Robertu izlēmām, ka es pirms tam nodarbojos ar powerliftingu. Tur arī man bija labi rezultāti. Bet Roberts man atvēra acis, ka tomēr bodybuildings būs īstais sports priekš manis. Un tad mēs sākām gatavoties augustā. Treniņi bija ļoti smagi. Trenējāmies 6 reizes nedēļā. Ļoti intensīvi un smagi. Trenējāmies tā līdz pat februārim. Februārī sākām sēdēt uz smagas diētas. Ļoti. Un sākām žūt. Pamazām sākām jau 4 mēnešus pirms sacensībām, lai jau būtu forma gatava jau nedaudz pirms sacensībām. Un tad ar nelielu eksperimentu sākām Lietuva. Sanāca ļoti labs eksperiments, kā jau Roberts pieminēja. Iesācējos 1. vietu dabūju un junioros 2. vietu. Nesanāca tik veiksmīgs starts Latvijā, jo pēc Lietuvas saslimu, ar stomatītu paslimoju. Un tur sanāca 3. vieta iesācējos un junioros 2. vieta. Un tagad mērķi ir off-sezona, tagad esmu off-sezonā un plāni ir startēt nākamgad atkal junioros NAC kategorijā. В этом году я решил довольно-таки спонтанно выступить. Это буквально оставалось 5-6 недель до старта, но поскольку я находился в довольно-таки приличной форме, я все-таки решил это сделать. После долгого перерыва, 5 лет я не выступал. Последний раз я выступал в 2010 году. До этого я также выступал в 2008 и в 2007 году. Становился чемпионом Латвии, правда, по версии ВФФ, не по NAC. Также был в призах на европейском турнире, на янтарном кубке по ВФФ. Но в этом году я для себя стартовал в новой категории, это была атлетика. Здесь мне приходилось, единственное, с какой трудностью я столкнулся, приходилось ужиматься по массе, и чтобы влезть по весу в категорию, чего раньше я никогда не делал, потому что выступал в категории свыше 90 килограмм. В этот раз мне надо было быть с весом 84 килограмма на сцене, и это приходилось делать буквально в последние дни за счет такого довольно-таки тяжелой работы в зале и диеты жесткой, но все получилось. Я стал 3-м в довольно-таки тяжелой категории, где было много участвующих атлетов, и в принципе я доволен своим результатом в этом сезоне. Varbūt kāds no jums var pastāstīt, kā jūs gatavojaties? Vai jūs tur bulciņas ēdat, vai hamburgerīšus, vai tomēr zaļumus un viss tas filējiņa? Kas stāstīs? Es varu iesākt. Dai. Tātad gatavošanos noteikti diezgan strikti, žostka tā. Neļauj saviem sportistiem nekādas tur noēšanās un tā tālāk. Protams, tiek iekļaut cheat meal, ja, kas viss ir vajadzīgs priekš gatavošanās periodu. Cenšos pārbaudīt viņus, cenšos izaicināt, cenšos izdarīt dažādas tādas interesantas eksperimentus, piemēram, kā dažādas kārdināšanas, tādējādi raksturu audzināšanu sportistiem. Pēters, ka tiklīdz sāks savu, es atceros sušku, tā saucamā, viņš jau pirmajā dienā lika klāt krējumu vai majonēzi, un kad es to ieraudzīju, bija diezgan dusmīgs, gribēju iedot viņam pausīm, un tad viņš saprata, ka būs jāiet cauri elai. Tam mēs arī izgājām cauri elai, un es domāju, ka bija diezgan labi. Nu, par ogļhidrātiem, olbaltumvielām tur varbūt, un tieši treniņu metodiku varbūt Pēters var sīkāk pastāstīt. Jā, tātad diēta man sākās februāra beigās, kā jau ierasts pakāpeniski. Mēs ciklējam ogļhidrātus, ciklējam olbaltumvielas, taukus, ūdeni un meklējam vajadzīgu apjomu, lai es žūtu.
Protams, man olbaltumvielas ir aptuveni 400, 350, ogļhidrāti, kas ir darba, pie kā es žūstu, ir 200, 250. Un tas atkarīgs arī no treniņu intensitātes, kāda muskuļu grupa vai kājas. Pēc tā Roberts man izvērtē visu, ka cik būs ogļhidrāti, olbaltumvielas, ūdens. Nu tā. 4 smagi mēneši ir. Pirmais mēnesis vispār bija, kā jau Roberts minējies, pirmajā dienā jau salūzu, pieliku rīsiem krējumu klāt, un tāpēc Roberts man veselu mēnesi uzlika bez cheatmeala. Tas bija ļoti smagi, bet es izturēju, un tālāk jau, kā zinām, ir vieglāk nedaudz. Nu, un tad pa treniņiem, treniņi ir ļoti intensīvi, principā heat, 45 minūtes, stunda maksimums, plus kardio treniņi. Sākumā līdz 5 reizēm nedēļā, un pēdējais mēnesis jau bija tikai ar 4 brīvām dienām, treniņi katru dienu, pa vienai muskuļgrupai, un ļoti intensīvi. Pa cheatmealiem varu pastāstīt arī, katru sestdienu bija cheatmeals, bet ar nosacījumu, kad svētdiena bija bez ogļhidrātiem, lai tā kā atstrādātu to visu, un noteikti bija arī treniņš. Pa tiem cheatmealiem bija tā, ka bija mums tāda kā viena diena riktīga noēšanās, tad nākamā sestdiena tikai uzlādes ar cukuru. To izvērtēja Roberts, jo Roberts pareizi darīja. Viņš katru nedēļu es pie viņa pozēju, viņš skatījās mani, vēroja, un pēc tā arī viņš pateica, cik man ēst, ko man ēst, cik daudz, un tādā garā. Runājot par gatavošanās, vai tavas meitenes arī kaut kur domā uzstāties? Vai viņas trenējas priekš tevi? Man ir tā, es īstenībā tad, kad atnācu uz zāli, sievietes mani sapratīs. Es atnācu tikai un vienīgi, lai nomestu savu ļoti lielo lieko svaru. Man izmēru ziņā bija 44. 46. izmērs, kas salīdzinājumā ar šobrīd ir plus 20 kg. Es trenējos 2 gadus pie Roberta. Kādēļ Roberts? Jo aerobikas, lēkāšana, stiepšanās, tas nav priekš manīm. Ieejot zālē, es sapratu to, ka man ir vajadzīga individuāla pieeja, individuāla attieksme. Līdz ar to bija tā, ka es biju nezinātāja absolūti, es biju nulle sporta zālē. Tad bija tā, man bija nepieciešams treneris. Uzsāku es tikai un vienīgi ar fizioterapiju, kas bija pie cita trenera, kurš man nodeva ļoti labās, spēcīgās rokās, un pateicoties Robertam, man ir izdevies sasniegt to, kāda es esmu šobrīd. Tā, runājot par off-sezonu, ar ko tā atšķiras no sacensību sezonas? Tātad off-sezonu, un ar ko viņa atšķirās? Viņa atšķirās ar to, ka ķermenis var vairāk atpūsties no treniņiem, var uzēst nedaudz vairāk ogļhidrātus, var atļauties uzēst nedaudz vairāk tādas lietas, ko tu neesi drīkstējis ēst gatavošanās periodā. Ja? Piemēram, tagad ir pavasars, ir jau vasara, ja? Bet nejūtās tā vasara, bet ir visādas augļi parādījušies, zemenes un tā tālāk. Ja? Tad varam izmantot arī tādas produkts, ja? Savos uzturos un vienkārši varam izmantot vairāk augļus, varam izmantot vairāk dažās bagātīgākas ēdienas taisīt, mēģināt kaut kāds recepts interesantāks, varam eksperimentēt ar ēdieniem, atļauties barbecue uztaisīt un uz grilu šo to uzcept, ja? Lai nebūtu tik strikti jāskatās līdz visam. Un tā kā, jā, principā tas ir viens no tādiem, kas vairāk atšķirās. Un par treniņiem runājot, jā, protams, off-sezonā tiek vairāk atpūtināts ķermenis, jā. Tiek strādāts nedaudz ar lielākiem svariem, bet līdz ar to mēs ieturam lielākas pauzes, tas nozīmē dienas pauzes, ja? Intensitāte visu paliek kā ir, vienkārši nedaudz vairāk cenšamies atpūsties, jo mums drīz būs atkal jāgatavojas nākamajām sacensībām, tāpēc mums ir vajadzīgs, lai ķermenis ir atpūties un kārtīgi nobriedis, imūnu sistēmu visu atjaunināt, visu kārtībā un varam bliest tālāk un gatavoties. Kā man ir zināms, tu šogad nestartēji. Kad tu domā startēt, vai tu vispār domā startēt? Tātad es domāju startēt nākamam gadā. Īsti vēl nezinu, kādā federācijā, bet visticamāk tas būs IFBB federācija. Jo NAC federācijā jau esmu nostartējis un parādījis, ko es varu parādīt. Tāpēc jāmēģina tikties augstāk.
jāmēģina startēt IVB federācijā, kur jau var tuvāk piekļūt uz Arnolda klasiku. Un tā pakāpeniski, lai varētu aiziet tālāk līdz Mr. All Olimpijas statusam kaut kad. Tātad pastāstīšu par savu off-sezonu. Mana off-sezona parasti sākās rudenī, beidzās tā kā pirms pavasara. Tas varētu būt orientējoši kaut kāds februārs. Parasti, kā es darīju, mēģināju maksimāli daudz uzņemt masu, īpaši neskatoties uz kvalitāti, ar ko tas viss ir beidzies 2 gadus pēc kārtas, kad principā tik, cik es uzņēmis, plus mīnus to pašu arī esmu zaudējis. Šajā off-sezonā, kas būs šajā ziemā, domāju turēt diezgan sausu gaļu, lēnām audzēt sausu gaļu un nevis vienkārši skatīties uz svariem, maksimāli daudz uzņemt kaut kādu masu. Un ceru, ka rezultāts būs daudz labāks nekā iepriekšējā pieredze. Par ogļhidrātiem un ēšanu. Man miesas būva atšķirībā no šiem staltajiem jauniešiem ir ektomorfs. Līdz ar to es varu ēst daudz vairāk ogļhidrātus. Teiksim, man tā pati žāvēšanās suška ir jau, kad es esmu pie 200 gramiem ogļhidrātu. Līdz ar to man to izturēt ir daudz vieglāk. Off-sezonā man jābūt ir apmēram 400, 450, 500 gramiem ogļhidrātu, lai man masa sāktu augt. Šī man bija otrā diēta, tāpēc es varu pastāstīt pa pieredzi no pirmās off-sezonas, kurā nebija man tik veiksmīga, jo, teiksim tā, es iekāpu tādā kā pīrāgā, jo ir tāda problēma, kad pēc kārtīgas diētas tavu organisms ir noilgojies pēc ēdiena, un viņš, protams, tiek šokēts ar nenormāli daudz ogļhidrātiem, kuri, protams, nav labie ogļhidrāti, ļoti daudz tiek ēsti saldumi, būciņas, kā saka, junk foods dažāds, nu vot. Un tāpēc šogad esmu nolēmis nekļūdīties tā un vairāk strādāt uz kvalitatīvu masu, teiksim tā, ēst rīsus vairāk, griķus, makaronus pilngraudu, neēst tik daudz būciņas, neēst tik daudz saldumus, arī tāpat strādāt līdzīgi kā uz diētas, kad pieņemsim 5 dienas ēdam nedēļā ļoti kvalitatīvi, tīri, un tad uztaisam sestdienu ar 2-3 maltītēm kā noēšanos. Tā būs ok, nebūs nerviem, tāds spiediens un arī psiholoģiski būs vieglāk, jo ļoti svarīgi ir, lai mums tiešām tā masa ir kvalitatīva un nav daudz tauku. Tādai būtu jābūt pareizai off-sezonai. Un pēc tam pašam būs vieglāk, ka būs nākamā diēta, kautēties, būs mazāk jāžāvējas. Ну, мой отдых отличается от соревновательного лишь тем, что, конечно, я повышаю количество углеводов, но все равно при этом стараюсь держаться в правильном режиме. Но, конечно, если очень хочется, могу себе позволить съесть то, что мне хочется. Если хочется сладкого, значит, я ем сладкое. Сейчас лето, хочется мороженого, значит, ем мороженого. Но все равно стараюсь придерживаться правильному плану еды. То есть не есть 2-3 раза в день, все-таки есть 5-6 раз в день небольшими порциями, но сейчас в офф-сизон больше преобладают углеводы, нежели чем белки. Скажем, если там соревновательный период я ел до 3-4 грамм белка на килограмм веса, то сейчас я снизил буквально до 1-1,5 грамма белка на килограмм веса и оставил 3-4 грамма углеводов на килограмм веса. И с таким соотношением я чувствую себя довольно-таки комфортно, у меня есть силы, хорошее настроение, и могу тренироваться, отдыхать и чувствовать себя хорошо. Nu, tā. Un par meiteņu off-sezonu var pastāstīt ievet vairāk. Tātad meiteņu off-sezonu. Turpinam ēst tīri. Meitenēm attiecībā ar cheat-mealiem, vismaz man, ir komplicētākas attiecības nekā, pieņemsim, tur Pēterim un Ģimam. Mēs nečītojam, mēs vienkārši cenšamies ēst tīri, bet, teiksim, atļaujam sev vairāk apēst ogļhidrātus, tāpatās arī olbaltumvielas un taukus. Lūk, treniņi procesa ziņā nekas īsti nemainās, turpinām trenēties tāpat, kā trenējāmies iepriekš. Tu teici, ka tu startēji NAC federācijā. Vai tavi čomi arī visi startēja NAC vai arī IFBB vai arī vēl kādā federācijā? Tātad visi startēja NAC federācijā. NAC federācija mums Latvijā, es uzskatu, ir pagaidām vislabākā federācija. Viņa arī vislabāk attīstās šī federācija. Tātad katru gadu ir novērojams aizvien lielāks cilvēku skaits, kur tur piedalās.
gan sievietes, gan vīriešu, un sevišķi arī jauniešu. Ja? Un katru gadu, es domāju, ir aizvien vairāk un vairāk juniori parādās, un ļoti liela konkurence ir. Un arī šī jaunā kategorija, kas parādījusies, ir Novice kategorija, ir ļoti labi populāri palikusi, jo šī kategorija dod iespēju parādīt tiem cilvēkiem, kuri, piemēram, gatavojas dažādos vecuma posmos, bet tā kā, varbūt nedaudz baidās sākumā uzreiz startēt kaut kādās konkrētās kategorijās, tur vīriešu open vai junioros, bet viņi iziet un startē uzreiz Novice kā pirmie, kā iesācēji, ja, un tad skatītāji un visi atbalstītāji uzreiz arī viņus var vairāk iedvesmot un atbalstīt, tādējādi parādot to, ka, izrādot tādu veidu kā cieņu, ja, ka šie cilvēki var sagatavoties un uzkāpt uz skatuvu un parādīt sev, ja, jo diezgan vajag lielu tādu, kā teikt, iedvesmu, lai varētu konkrēti sagatavoties un parādīt sev uz skatuves, ja. Un es domāju, ka jā, un tāpēc Nats ir tādā veidā ļoti labi sev parādījis šī kategorijā. Tātad Pēters arī nostartēja ļoti labi, kā jau teicu, Novice kategorijā parādījām diezgan daudziem ļoti lielu tādu kādu progresu, kas mums ir sasniegts gadu laikā, ja, un tādā veidā cilvēki var redzēt, ka šī Novice kategorija nemaz nav tik viegli, ja, ka tur piedalās cilvēki tiešām jau, kas var spējīgi un ļoti labi sagatavoties. Un mēs, kad uzkāpējām uz skatuves, tad viss neticēja, ka Pēters tikai gadu gatavojās, ja, domāju jau, ka vairākus gadus, bet mēs parādām cilvēkiem, ka var Novice kategorijā ļoti labi sev parādīt. Ok, jebkurā gadījumā, cik es skatos un zinu, visi kultūristi, visi sportisti bez mazai lieto sporta uzturu. Ko lietojat jūs? Kā es redzu, Reko arī kaut ko tikko iejauca. Ko jūs tur iejaucat un daļ kām? Kas tas ir? Tas ir BCA. Pastāst, kas tas ir? Tātad BCA. Un kam ir vispār? Jā, BCA mums ir ļoti svarīgi aminoskābi kopums, kas mums jālieto ir treniņa laikā un obligāti pēc treniņa laika, ja, kas mums spēja uzreiz atjaunot muskuļus, kas ir noārdīti un spēja viņus atjaunot. Tādā veidā mēs izvēlamies labākās, kā teikt, BCA attiecības. Šī attiecība ir 8:1, un šī firma ir ļoti jauna parādījusies, Pharma First saucās, un šī firma ir ļoti pa labām cenām pieejama, Baker Nutrition, un mēs visi izmantojam Baker Nutrition produkciju, jo tur tiešām var iegādāties ļoti labs un kvalitatīvs sporta uztur produkts, ja. Un tātad, jā, un BCA mēs izmantojam katru reizi. Sacensību periodā izmanto BCA dubultās devās, no rītiem, pirms treniņa laikā, pēc treniņa uz nakti, ja, lai mums nenodegt muskuļi tādā veidā, ja. Un tieši jau var teikt, sacensību beigu periodā, ja mēs izmantojam vēl vairāk BCA, pēc iespējas vairāk, ja. Pa sportu uzturu var pastāstīt arī Pēters, ko viņš ir lietojis un ko turpinās lietot gan off-sezonā un ko lieto sacensību periodā. Jā, protams, gribētu pateikt paldies Baker Nutrition par atbalstu, jo, kā mēs zinām, sporta uzturs ir ļoti svarīgs, īpaši sagatavošanās procesā. Galvenais, ko es izmantoju, ir, protams, proteīns, BCA, vitamīni, aminoskābes dažādas. Ir galvenie produkti, kurus es lietoju katru dienu. Tagad pēdējā laikā, īpaši pirms sacensībām, izmantoju tieši Pharma First Nutrition, kas ir, kā Roberts teica, ļoti jaunas un par ļoti saprātīgām cenām. Strādā labi, kā paši variet redzēt manu formu. Tā kā es uzticos Baker Nutrition un iesaku visiem lietot šo produkciju, jo viņa tiešām strādā. Джим arī pastāstīs, ko viņš lieto. На подготовке, в принципе, я использовал также БЦА довольно-таки в больших количествах. То есть, и в основном это протеин, изолят, и, конечно, витамины. В принципе, спортивного питания, наверное, это на подготовке. Это все, что я использовал. В основном это много БЦА и протеин, да, и витамины. Это самое необходимое этой на сушке. Остальное все только еда, правильная еда. Un par sportu uzturu, ko varētu meitenes lietot vasarā vai, piemēram, sagatavošanās procesā, vai pastāstīt, ieviet, ko pat lieto? Tātad meitenes ar ko īpaši neatšķirās no pušiem, tāpat tās arī lieto BCA.
ir tā, kā Roberts arī saka, BCA daudz nav, par daudz nevar būt. Tad BCA daram pirms treniņiem, pēc treniņiem, vakarā no rīta. No sevis varu pastāstīt to, ka šīs šķidrās BCA es, piemēram, dzeru treniņa laikā, gan kardiotreniņa laikā, gan arī parastā treniņa laikā. Savukārt no rīta un uz nakti es dzeru BCA tieši tabletēs, jo viņas lēnāk uzsūcās. Lūk. Droši arī divkāršoju dozu, ne to, kas norādīta uz paciņas, bet mazliet vairāk. Vēl meitenēm vajadzētu neaizmirst lietot vitamīnus, tādēļ, ka fiziskās slodzes laikā mēs ļoti daudz patērējam izsvīst minerālu vielas. Tad vitamīni ir vajadzīgi. Vitamīnus nedzeram regulāri, lai mūsu organisms nepierod, neatslāpst. Tādā veidā neaizmirst, ka pašam arī ir jāspēj sintezēt tādu vitamīni. Vēl zivju. Kaut gan zivju labāka alternatīva ir linsēkleļa, kā saka Roberts. Lūk, tad jā, zivju vai linsēklu eļa. Un tad proteīns. Jā, proteīnu arī lietojam izolātu, pēc iespējas tīrāku. Nav noslēpums, ka sporta uzturu izmanto ne tikai kā papildus piedevu, lai attīstītu savus fiziskos sasniegumus un rezultātus, bet arī mēs ar Gintu ļoti bieži mēģinam eksperimentēt un variēt arī gatavot reāli arī pārtikā. Varat apskatīt arī mūsu Facebook profilu mājaslapā receptes. Tāpat tās ir ļoti daudz, kur mēs izmantojam sporta uzturu. Jābūt gan ļoti uzmanīgam, jo ir sporta uzturs, kurš nav piemērots termiskai apstrādei. Tad nevaram cept. Viena no tādām vielām ir aspartams. Lūk, bet jā, izmantojam tāpat arī proteīnu, cepam keksiņos, taisam BCA žēlējas, omletes, jā, saldās un tā. Runājot vēl par sporta uzturiem, tā kā man pašlaik tagad ir off-sezona, arī Pēterim off-sezona ir un Ģimam. Man patīk arī izmantot dažādas sporta uzturs, kas ir, piemēram, kaut kādi jau pagatavotie proteīnu kokteļi, kāds ir no Saitish Nutrition proteīnu smoothies, kas ir ļoti kvalitatīvs un garšīgs, ļoti proteīns, kā arī tagad ir parādušies jaunu Baker Nutrition proteīnu chips, jā, Quest Bar chips, saucās un Quest Bar paši. Es cenšos, ja man sanāk kaut kāda steiga, vai daudz jāstrādā, vai kaut kas, un man nesanāk laiks paēst, tad es cenšos izmantot šādu veidu sporta uzturu, jā, jo pirmkārt viņš ir ļoti garšīgs, un tādā pašā laikā ļoti kvalitatīvs. Lai man nebūtu jāskrien uz veikalu un jāpērk bulciņas, es labāk nopirkšu kaut kādu sporta batoniņu, jā, kas man būs daudz kvalitatīvāks un dos manam ķermenim daudz vairāk plusus nekā apēdot kaut kādu bulciņu, jā. Un sekojiet mums Team Fisher un Baker Nutrition, un atcerieties, ka iegādājoties sporta uzturu pie Baker Nutrition, nosauciet Team Fisher kodu un saņemsiet jebkuram produktam 10% atlaidi. Tad visas komandas vārdā var pateikt paldies tev, paldies par uzaicinājumu, paldies, ka spēji parādīt mums, ko mēs mākam, ko mēs varam izdarīt, un dod iespēju parādīt citiem treniņu metodiku, kvalitatīvus treniņus, pareizes treniņus, jā, un varam pastāstīt cilvēkiem, kas kaut ko nezina, un lai droši jautā, ja ir kāds jautājumi, un lai nāk trenēties gan uz Olimpu, gan uz Infinity Fitness, būs laipni gaidīt jebkurā sporta klubā, jo mēs esam atsaucīgi pret cilvēkiem, kas vēlas sev parādīt un pierādīt, un kur ir tikpat mēdas hell kā mēs. Paldies visai tavai komandai, Team Fishers, ka jūs tomēr atradāt laiku izrauties pie mums uz mūsu tā sauktumo studīņu, uzfilmēt kopā labu video, kurš tik tiešām cerams palīdzēs gan sportistiem, kuri jau sporto, gan arī tie, kuri vēl tikai domā sportot. Un sekojiet mums, sekojiet Team Fisher, apmeklējiet mūsu lapiņu www.sportvai.org un tad jau tiksimies zālē. Mad as hell! Mad as hell!